Šodien pabeidzam aprēķins malku šķūņa projektam. Šodien esam izrēķinājis, cik jumta karkas izmaksās, cik ir nepieciešams spāres un latojums. Šeit mums ir tāda pamatlietas. Es arī izskatīju to betonēšanas iespēju, ejot atpakaļ par to betonu. Plāksnītes, tās varētu izmaksāt lētākajā gadījumā 52, patiesībā 74 eiro. 78 līdz 144 sliktākajā gadījumā. Un tad tur vēl ir tā grants un smilts. Labi, grants un smilts ir, bet ņemot to visu vērā, aprēķinot betonu, cik tas būtu vajadzīgs, pieņemsim, ja taisīt no vēģņiem 20 x 20 pamatiņu, 1,5 metra dziļumā, tas beigās sanāktu 53, un ja vēl taisītu 20 cm diametrā cauruli, tad vispār būtu ļoti lēti. Patēriņš būtu mazāks. Protams, arī šīfers ir free, tas jau viņiem ir, tur tā būtu nepieciešams apmēram 23 gabali, ja pārlaidums viņiem būtu 15 un 10 cm. 10 cm ir maz, bet tas ir malks šķūns un pārāk liela iespringšana tur noteikti nebūs. Lai 4 brusas uztaisītu, tas izmaksātu 80 eiro, tur latojums gan jumtam, gan karkasam 110, un tas viss ir impregnēts materiāls, un tad spāris 60. Kopā tad vēl skatoties, jā, tas šīferis pamats un mūsu spāris izvietojums. Kopējā gala summa lētākajā gadījumā ņemot tavu betonēšanas variantu būtu 305 eiro. Un ja ņemt ar betonu plāksnītēm 330 līdz 400, un tas ir neņemot vērā naglas, kronšteini, kas būtu, pieņemsim, betonu gadījumā, tur vajadzētu betonējot ielikt kronšteins, lai tās brusas var pieskrūvēt. Betonēšanas vēģņi, tas būtu, ja taisītu 20 x 20, bet visticamāk nevis vēģņus taisīt, bet vienkārši 20 cm diametrā caurulē. Bet, protams, arī viss tā cena varētu mazināties, tāpēc, ka, pieņemsim, mums ir nepieciešami koku materiāli šeit 0,9 metri. Metra garīgi colīgo dēli, viņiem ir daudz koku materiāli, arī tās pašas 100 x 100 brusas kaut kādas ir. Varbūt savērpušās, varbūt taisnas un nepieciešamajā garumā, tāpēc ir jāskatās, jo tikpat labi, ja viņiem ir 2 gabali x 2 metri brusa, tas atkal cenu samazinās. Tātad es patiesībā teiktu, ka tā cena varētu nokristies līdz arī 250, 200 eiro atkarībā, cik daudz koku materiāla arī tur ir uz vietas. Protams, viss man aprēķini sāk aiziet uz praktisko latvieti, uz ātro realizāciju, bet šitas ir daudz labāk nekā uz acis to mērīt.